Es sveicināts Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Un tad, kad es vakardienas vēstījumu izslēdzu, es atcerējos kādu būtisku lietu, ko neesmu pieminējis, un vēlos šīs dienas vēstījumu veltīt kādam vārdam Bībelē, kuram vispārīgi mēs esam atraduši pavisam citu sinonīmu, bet kurš grieķu valodā nozīmē pavisam ne to, ko mēs domājam. Mēs bieži lietojam Jēzum kā sinonīmu vārdu Kristus. Un arī vienā no evaņģēlijumiem ir rakstīts, ka Kristus nozīmē svaidītais. Svaidītais, jeb viņa svaidījums, un Jēzus ir izlējis pār mums šo savu svaidījumu caur to, ka mēs esam pieņēmuši viņus par savu kungu un glābēju. Un vakardienas rakstu vietā, vēstules Efeziešiem 2. nodaļas 5. pantā ir rakstīts, ka arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Un automātiski, gan es, gan tu, mēs to sapratām, kā līdz ar Jēzu. Taču vārds Kristus nozīmē līdz ar svaidījumu. Un mums vajadzētu šo rakstu vietu tā arī tulkot, ka darīs dzīvus līdz ar svaidījumu. Jo Kristus un Jēzus, Jēzus ir svaidītais Dieva kalps, Dieva sūtnis, Dieva glābējs, bet tajā pašā laikā, tad, kad ir vārdiņš Kristus atsevišķi, tas nav sinonīms vārdam Jēzus. Jā, mēs saprotam to kā vienu veselu, bet vajag atcerēties, jo es zinu vienu, Bībelē nekas nav nejauši. Tāpat kā nav Emanuēls, bet ir Imanuēls, kas nozīmē Dievs ar mums. Vārds Emanuēls, ko mūsdienās bieži lieto un neizšķir, nozīmē pavisam kaut ko citu. Es neatceros vairs, ko būtu man jāpameklē, bet Dievs ar mums ir tikai vārdā, kas sākas ar burtu I. Immanuēls, Dievs ar mums. Ļoti daudz es dzirdu slavētāji dzied Emanuēls, un man vienkārši sirds lūst, un es domāju, ka Dievs nav ar to mierā, jo es gan nevaru zināt Dieva domas, Dievs mūs mīl tādus, kādi mēs esam, bet zinot to, ka ebrejiem katram burtam ir milzīga nozīme. Piemēram, viņiem ir vārds. Nu, es nezinu, kā lai tagad būs baigais vārdu kalamburs, bet vārds apzīmē arī lietu. Un tur tikai viens mazs burtiņš, viena maza zīmīte izmaina to, ka tas ir vārds un lieta, priekšmets. Ja? Un tāpēc arī vārdā Immanuēls ir ļoti būtiski atcerēties, ka ir Immanuēls, nevis Emanuēls. Tās ir būtiskas lietas, kas maina vārda nozīmi. Mums arī ir vārds loks un loks. Mums ir logs un loks. Ja? Līdzīgi ir ar šo Immanuēls, tāpēc nejauksim, būsim gudri. Bet atgriežoties pie vārda Kristus, tas ir svaidījums, svaidītais un viņa svaidījums. Un mēs esam dzīvi līdz ar svaidījumu. Arī Jēzus ir augšām cēlies, arī mēs esam augšām celti, bet dzīvi darīti. Mēs esam līdz ar svaidījumu. Un tālāk man tev ir jautājums, vai tu zini, kur ir tava atrašanās vieta? Bībele saka, nākamais pants, 6. pants 2. vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā, viņš iekš, un tev ir Kristus Jēzus, viņš iekš svaidītā Jēzus, un līdz ar viņu Jēzu pašu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Tu esi nosēdināts debesīs. Jā, fiziski mēs dzīvojam uz zemes, bet tai dienā, kad tu atdevi savu dzīvi Jēzum, kad tu pieņēmi viņu par savu kungu un glābēju, tu tiec nosēdināts debesīs. Tā ir tava vieta. Tāpēc cilvēks uzskata, ka viņš nonāks debesīs. Man ir ļoti žēl, ne visi nonāks. Ne visi nonāks, tikai tie, kuri ir atdevuši savu dzīvi Jēzum, jo tikai viņš spējīgs glābt. Viņš ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība uz debesīm. Un tādas mazas nianses, kas ietekmē mūsu dzīvi.
ja tu esi kristietis, tu esi svaidītais. Jo Bībele saka, ka viņš tevi darīs dzīvu līdz ar svaidījumu. Jā, Dieva vārds ir dzīvs, Jēzus ir dzīvs, un tu esi dzīvs līdz ar Jēzus Kristus svaidījumu, kas nāk pār mums. Tādas nelielas pārdomas, ceru, ka tev noderēja, un tagad laiks pateikties. Debes Tēvs, es tev pateicos, ka tu visu sarežģīto padari tik ļoti vienkārši. Piedod mums mūsu pārkāpumus un noziegumus. Piedod mums mūsu egoismu un kurnēšanu brīžos, kad kā ar kaut ko neesam apmierināti. Mums ir jāsaprot, ka tas ir tas ceļš, kā tu mūs māci un pārmāci un veido situācijas, un ir jāstājas vēlnam pretī, Tēvs, un es tev pateicos, Dievs, ka tu līdz ar savu svaidījumu mani dari dzīvu, ka tu esi mūs nosēdinājis debesīs un sev līdzās, kungs, un mēs gaidām un alkstam piedzīvot to dienu, kad atkal tevi satiksim. Nāc, Jēzu, nāc ar savu godību mūsu dzīvē, kungs, ienāc manā sirdī un vadi mani pa to ceļu, pa kuru man jāstaigā, lai tavam vārdam par mani ir slava, gods un pateicība arī šajā dienā, Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.